lai iedvesmotu skolotājus darboties efektīvi ar tehnoloģijām un kopā sasaistot arī mieru un radošas metodes, kas atvieglo, ietaupa laiku un izzina labāk šo mācību procesu, jo vairāk kā 10 gadus darbojos pedagoģijā un veidoju arī mācību materiālus. Tas man lika daudz ko saprast, arī filozofija un psiholoģija ir palīdzējusi saprast, kas veicina, kas palīdz, kas veido to kopdarbošanos. Tāpēc, lai nodar šī lekcija ikvienam mācību priekšmetam, ikvienai skolai, lai skolotājs un skolēns izzina un iespēja arī tiešraidē kopā pievienoties, diskutēt un uzdot jautājumus. Tas būs tik interesanti, tik radoši, tāpēc aicinu tevi, tavu skolu, arī pašvaldību, lai iesaistās un lai izzina kopēji, kas tad strādā un kādas metodas palīdz mācību procesā, lai iedvesmu un radošums jaunajam mācību gadam.